Šomēnes notika kārtējā invalīdu lietu Nacionālās padomes sēde. Apeironis video devās noskaidrot, kādi jautājumi šobrīd ir padomes dienas kārtībā. Šīs dienas jautājums ir, protams, saistīts ar cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jautājumiem. Un tādēļ šodien šeit piedalījās arī Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvi, kurš stāstīja, kādas šobrīd ir cilvēkiem ar invaliditāti iespējas iekļauties darba tirgu. Tāpat arī ļoti nopietni pievērsāmies otrai šī jautājuma pusē, respektīvi darba devējam. Kādas šobrīd valstī ir tās lietas, tie motivējošie, jeb atbalsta mehānismi, kas darba devējiem likt izšķirties par šādu soli, pieņemt cilvēku ar invaliditāti darbā. Viena no veiksmīgajām lietām nodarbinātības jomā ir tā, ka darba devējs, kas nodarbinājas cilvēku ar invaliditāti, iesniedzot pārskatu par pagājušo gadu, saņem no valsts līdzekļus par darba vietas pielāgošanu. Nodarbinātība gan ir tikai viens jautājums, kas tika apskatīts invalīdu lietu Nacionālās padomes sēdē. Vēl tika runāts par kādu ļoti sasāpējušu jautājumu, proti palīglīdzekļu pieejamību vai, pareizāk sakot, nepieejamību. Protams, visiem ir skaidrs, ka šobrīd ir vismaz 2 reizes pa maz valsts finansējums, lai tehniskos palīglīdzekļus nodrošinātu visiem cilvēkiem, kuriem tie ir nepieciešami, bet redzam, ka arī šī pat samazinātā finansējuma apstākļos varam strādāt pie menedžmenta uzlabošanas, ja pie šo tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu, ja izplatīšanas te ir, ko mums strādāt, un redzam, ka ar saviem spēkiem vien būs pa maz. Vistrakākais ir tas, ka 2000. gadā tā situācija bija ļoti līdzīga, un arī tehniskie palīglīdzekļu centrs piederēja vaivariem, skaitījās pie vaivariem, varēja šos ratiņkrēslus saņemt no valsts, un tāpat arī tie ortopēdiskie apami, viss cits pārējais. Mēs cīnījāmies, godvārds, mēs cīnījāmies nevalstiskās organizācijas vairākus gadus, lai mēs šajā vietā kaut ko mainītu. Mēs panācām, ka tika izveidots atsevišķi tehnisko palīglīdzekļu centrs, pēc dāņu sistēmas liekas, ja. Un tik tiešām lēnā garā sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, tiešām tika pieņemt ļoti labi risinājumi, iepirkt ļoti labi palīglīdzekļi, bet tieši teiksim, tajos pašos iepirkuma komisijās bija, ja tu pirki ratiņkrēslu, tad bija ratiņkrēslu lietotāji, ja pirki kaut ko neredzīgiem vai nedzirdīgiem cilvēkiem, tad attiecīgi kā tie speciālisti. Un tiešām iepirka labāko, varbūt ne tik daudz, cik vajadzētu, bet nopirka kvalitatīvu un uz ilgu laiku. Rindas atkal ir kļuvušas garākas, taču palīglīdzekļi nekvalitatīvāki. Vai tiešām problēma ir tikai finansējumā? Atvainojiet, vai tas nav paradoks, kad viņiem noliktavā stāv iepirkt ratiņkrēsli, kaut arī labi, teiksim, viņi ir lēti, es nezinu tā cena, 300, 400, 500 lati, ja, par vienu, bet viņi stāv kaut kādi 50, 60 ratiņkrēsli, vienkārši stūros aputējuši, viņi vienam nav vajadzīgi, viņas neviens neņem un nelieto. Bet, ir izpildīts, piepirkums ir izdarīts, plāns ir izdarīts, Tas ir absolūti pareizi. Tā paša lietā varēja nopirkt 3-4 aktīvos ratiņkrēslus un tiešām cilvēks viņus izmantot un braukāt un viss notiktos. Es vispār uzskatu, ka tur ir ļoti neprofesionāli ergoterapeiti. Varbūt es saprotu, visiem ir jāmācās un tie ir cilvēki varbūt uzreiz pēc, kāds saka, studiju beigām, bez pieredzes. Bet tad pieaicina mūs tos cilvēkus, kas ikdienā visu to lieto. Mēs pateiksim, ko mums vajag. Nevis vesels cilvēks atkal kārtējo reizi pērk kaut ko priekš cilvēku ar invaliditāti. Tas nav pareizi uzskata. Likumdošanas izmaiņas, par ko runāja Labklājības ministra Samilza, šo problēmu varētu risināt tikai ilgā termiņā. Taču jau šodien ir cilvēki, kas nav spējīgi pārvietoties nolietotu vai nekvalitatīvu palīglīdzekļu dēļ. Mēģinājām noskaidrot, vai ir kāds veids, kā jau šobrīd cilvēki var cīnīties par savām tiesībām. Es domāju, ka cilvēkiem viennozīmīgi jāiesaistās organizācijās, kas apvieno cilvēkus ar līdzīgām vajadzībām un nepieciešamībām zem viena jumta. Un tā ir pirmā institūcija, kur cilvēkiem ir jāvēršās, jo tad uz šo nevalstisko organizāciju vadītājiem šo informāciju saņemam arī šeit mēs ministrijā, un tad mēs domājam, kā konkrēto gadījumu risināt. Apeironis video tomēr šķiet, ka Labklājības ministrija ir pirmā institūcija, kas ir atbildīga par problēmām palīglīdzekļu saņemšanā. Jo tieši ministrija, nevis nevalstiskās organizācijas, saņem nodokļu maksātāju naudu, lai darbs tiktu izdarīts. Protams, valsts institūcijām savus pienākumus vienkāršāk ir nevis pildīt, bet gan deleģēt kādam citam.